Ew, ziņas sākās! Mani sauc Viesturs, Es esmu Valda Valdis. un mēs sākam šī vakara ziņu izlaidumu. Tagad mēs pārējām pie laika ziņām ar Vāri Vīsvari. Šodien ir ļoti silts, saule spīd, bet dirsā vēl neiespīd. Kā es varu redzēt, ziemeļu rietumos būs silts vējš, kurš nāk tieši no Āfrikas, tāpēc šodien arī esmu tā saģērbies kā no Āfrikas, jo ir nežēlīgi karsts. Sniegs nav gaidams tuvākajās 2 nedēļās, viņš nav gaidāms vispār, un būs tikai nelieli nokrišņi, Šajā apgabalā mēs redzam Jums ir ļoti silts, un blēs. Vari, Vīsvari, ko tu dari? Mums taču ir tagad nekā perversa. Tātad, stādiet priekšā. Esmu Varis Vīsvaris. Es esmu, kas es esmu? Egons Kļučka. Egons Kļučka. Tātad mēs saņēmām, ko mēs saņēmām? Ziņojam, ka pie šīs skolas priekšā tika, kā mēs redzam, mēs neredzam šeit cauri kokiem, tā runājam, tika saņemts ziņojums, ka tur esot uzcelts, ko piebilst. Un tātad mēs šajā bildē redzam. Es taču svinu tev, tu prāti kaut kā. 1962. gadā mums Latvijā par cilvēku biogrāfijas kanonizāciju aizveries! Un tā. Mums tikko ienāca jaunas ziņas par kaut kādu ļoti biedējušu notikumu, kā es saprotu, pie Iļģiciem vidusskolas. Kā es saprotu, tur ir kaut kāds uzcelts dzimumoceklis pie skolas ieejas. Ak, Dievs! Un policija visticamāk jau brauca mūsu grupa, jau bija tur pirms tas viss sākās, kā sagadīšanās. Esam atgriežamies, un tieši mēs tūlīt sazināsimies ar viņiem. Jā. Vārds tev. Jā, man liekas, tā ir izpausme, kas notiek mūsdienu kultūrā, ka bērni tiek deģenerēti, un tas tā varētu būt, tas ir smags jautājums mūsdienās. What the fuck? Tell me, how does it feel to be a fucking ugly guy? Fuck. Yo. Ziņu speciāli izlaidums. Pirms dažiem mēnešiem kādu cilvēku, pirms reizēm mēs vienu un otru iepazīstinām, bet tās šo patikšanu reizēm, cik tu saprosi, viņš ir savu mīlās, bet vai no sevi, vai no jūs, ka viņam man klātbūtne ir nevēlama, tāpēc, ka vēseles sāpēm labāk nevēlas. Davai, aiziet. Let's ride. Brauc. Brauc, aiziet. We don't need no thought control. Ko? Vajag viņus nest skolā? Nē. Es nezinu. Ko tu dari? Tu dari visi, ka tu esi šādu rīzi, kā tu vecāji. Kad tu direktoru paizmoka? Hey! Teacher! Leave them kids alone! Pēc savu manu vajadzīt, Hei, mēs taču filmējam! Un tā, kā jūs dzirdējāt, policija un ātrā policija jau ir savās vietās. Igor,
kā tu domā, kas var tagad pasakot mums, kas tagad tur notiek? Jā, Valter, tātad jaunākās ziņas dzimumloceklis tika aplemts ar policiju un viņš tika arestēts par sacelšanos sabiedriskā vietā. Ja tik pēdīgi dzīvojas, nesaprotu, pieģēs kaut kāds. Mēs taču filmējam! Un tāda, kā jūs dzirdējāt, dzimumloceklis tika arestēts. Kā es sapratu, kā mēs sapratām, viņš tika apsūdzēts par sacelšanos sabiedriskā vietā, kurš ir nosodāms pēc jaunākām ziņām par apmēram līdz 10 gadu cietumsodam. Jā, mums ir liecinieki par šo notikumu apkārt pie tevīm, kā tu tur sauc. Jā, viestur, jā. Un es vēlētos paaicināt liecinieks, ko tad jūs redzējāt tur, kas tur notikās? Čau, mammu. Mammu, čau! Čau, esmu televīzijā, man sāpes piepildījās. Varētu paiet nos no kadra. Jā, esmu zvaigzne tagad, jā. Fuck. Nu kā, tagad es redzēju, kā penis tika aplenkts un policija viņu apcietināja par sacelšanos sabiedriskajā vietā. Tā tas bija, jā. Es vēlētos kļūt par zvaigzni, nevis redzēšanu. Un kā jūs dzirdējāt, viss pamatā ir beidzies vēl laimīgi, dzimumloceklis cietumā, cietušie slimnīcā, nav daudz ievainoto un nomirušo, tā kā visi kārtībā principā. Un tagad pievērsīsimies pie citām ziņām. Šodien tika ziņots, ka Alpos 3 jaunieši pazuduši sniega lavīnā, tāpēc, ka pārāk stipri sparot pa koku, viņi izraisīja lavīnu. Jā. 3, 4. This is the shit. Oh, yeah. Un tā, ar šo ziņu mēs beidzam mūsu vakara ziņu izlaidumu. Es biju kaut kas tur, un tiksimies nākamreiz. Saudzējiet sevi, tiksimies nākamreiz.